būtu kaut kur pārvietojami uz Ogri kā centru un tā tālāk. Visas mācību iestādes, kas ir šeit Ikšķilas teritorijā, ir plānota saglabāt. Un mūzikas un mākslas skola ir plānota veidot kā atsevišķu mūzikas un mākslas skolu, pat nekā filiāli Ogrei. Un vēl vesela virkne jautājumu, uz kuriem varētu atbildēt. Tāpēc man tā drusciņ dīvaini liekas, ka izstrādājot šo te koncepciju, neviens pat nav paprasījis ar pusklāstu vārdu, kāds ir tas skatījums vai tā. Un šeit es gribētu daļai piekrist, kas šeit ir. Vairākos punktos šie jautājumi arī atšķirās, un tad, ja mēs tiktos, tad mēs varētu izrunāt šos jautājumus. Bet skatoties lemjošo daļu, es negribētu arī piekrist, ka konceptuāli vajag apstiprināt tieši šādā veidā, tā kā tas mums te ir prezentēts, jo tad, ja mēs skatāmies punktu numur 3, tad no tā izriet arī visas nepieciešamās darbības, kas ir ēkas tehniskā stāvokļa apsekošana, ekspertīzes darbības, ēkas pārbūve, būvniecība, remontdarbi un tā tālāk. Grimberga kungs jau savā uzrunā arī minēja, ka tā saskaņošanas kārtība ir pavisam tā tagad savādāka, ja tas nav tikai Ikšķilas novada domes deputātu kompetencē. Un man kaut kā liekas, ka gribētu piekrist arī Kļaviņas kundzei teiktajai, ka mēs arī nezinām, kādas ir šobrīd budžeta iespējas, Ikšķilas novada budžeta iespējas, par cik lielu finansējumu mēs tagad šeit runājam, kādā veidā mēs to varētu izstrādāt un cik papildus līdzekļu vēl būtu nepieciešami. Izņemot, protams, skolas ielu 4, kur Dina jau arī teica, ka tas projekts jau ir izstrādāts, deputāti to ir skatījuši un konceptā tas arī ir apstiprināts. Un skolas iela 4 laikam ir tā galvenā, respektīvi ēka, kas ir jārealizē, un viņu realizējot, tad mēs varam ķerties arī pie tālākās pārbīdes. Pretējā gadījumā, pieņemsim, neatrisinot šo skolas ielu 4, ir diezgan grūti ķerties pie visiem pārējiem jautājumiem. Bet es piedāvātu pirmajā punktā mainīt šo te formulējumu un nerunāt par to konceptuālo apstiprinājumu, bet pieņemt zināšanai un strādāt tālāk pie šiem te jautājumiem. Paldies! Paldies, Jānis Kravalis pieteicies arī. Mēs gan runājam par konceptuāli par šo. Labi, Jānis Kravalis, lūdzu. Jā, man arī ir viedokli šajā sakarā. Un mans viedoklis sakrīt lielā mērā arī ar Grinberga viedokli par to, ka mēs visu laiku esam par šo te Ikšķilas attīstību, par šo te pakalpojumu sniegšanas vietām, par visu, par ko bija lieliskā Dinas prezentācija runājuši pēdējos vairākus gadus, bet tikai tas viss ir bijis tādās aizkulisēs vai arī tikai domes iekšienē, un tas nav pausts uz ārpusi un nav arī īsti sabiedrība iesaistīta šo jautājumu lemšanā vai arī piedalīties šo jautājumu lemšanā. Līdz ar to es uzskatu, ka šis dokuments viņš ir skaists, bet viņš ir par vēlu. Viņam vajadzēja būt šādam vismaz gadu atpakaļ vai 2 gadiem atpakaļ. Situāciju mēs varējām prognozēt, un tas, ka pirms 2 mēneši mums visās skolās bija vietas, tad šobrīd mēs stāstam, ka mums ir problēma ar Čiekuriņu, un mums beidzot esam sapratuši, ka jābūvē vēl papildus korpus. Es šeit gribētu tikai paust to, ka šī situācija ATRs mums ir piespiedis tagad baigi strauji kaut ko lemt, kaut ko darīt, kaut ko oficiāli rādīt, bet iepriekš tas viss notika nezinu kādos gaiteņos. Kā piemēru minēšu pie skolas, pie vidusskolas mums plānotā sporta halle. Vienā brīdī viņa parādās, tad viņa no mūsu visiem plāniem pazūd. Vai to mēs varam saukt par plānošanu? Tas ir mans jautājums. Paldies par viedokli. Maris, lūdzu. Jā, es gribu izteikties. Šajā gadījumā tagad tieši, ko Kravaļa Jānis saka, man liekas, nonākat jūs paši visā pretrunās par to, ko es iepriekš runāts, ja tāpatās, ja paņemam, ko Saratovs Juris saka, ka nevajag tātad veikt kaut kādu pieņemt konceptuālu zināšanai un veikt šīs tehniskās izvērtēšanas un apspriešanas, ja. Arī pašā laikā Jānis saka, ka nekas netiek veikts. Tāpatās Kaspars Grinbergs norāda uz to, ka baigie laiki patērēti kaut ko darot.
gribu teikt, ka šī gadījumā jūs paši nonākat pretrunās, un otrs ir tas, ka jums sniedzat nepatiesu informāciju. Māja tika iegādāta Skolas ielā 4 2017. gadā, notika projektēšana, pirmkārt tika izvērtēta tehniskā stāvoklis, ja, ekspertīze tika veikta, tad notika projektēšana. Projektēšanā tika iesaistīti visi ārstu, ģimenes ārsti, bibliotekas speciālisti, tāpatās arī saistībā ar izstāžu, bet šo zāli tika arī vairākas reizes tika arī domas sēdējis, es kā arī izpilddirektors tajā laikā par šo stāstīju, par visu projektēšanas procesu, un notika arī prezentācijas. Tā kā šī informācija, ko jūs sniedzat, ir nepatiesa. Bet attiecībā tātad uz šo te lēmumu projektu es uzskatu, ka šāds ir vajadzīgs. Es piekrītu arī daudzās lietām, ko Česlavs minēja, tāpatās, ko Dace minēja, kad ir jāstrādā tālāk, lai izveidotu šo vidi drošu, atbilstošu tieši šiem skolniekiem, audzēkņiem. Ja, protams, es arī esmu par to, ka nevajag veidot kaut kādas salipinātas būvis kopā, bet šī gadījumā, ja mēs izvērtējam, salīdzinām Čiekuriņu ar Urdaviņu, Urdaviņa ir centrā. Pašā centrā pie daudz dzīvokļu namiem klāt, kur ir problēmas, protams, ar šobrīd ar šo autotransportu tieši. Man liekas, ar citu tur problēmas nav, jo katram praktiski arī dzīvoklim ir 2-3 automašīnas, ja, un to visu savieto tur apkārt. Protams, tādā pašā laikā arī, kad visi brauc uz darbu, ved bērnus uz bērnu dārzu, ja. Tāpat tās ir pie skolām. Tas ir viens mirklis, kad ir šie sastrēgumi, varbūt, bet tā ir, cik es esmu novērojis arī daudzās citās Eiropas pilsētās, tieši pilsētās, centros. Jā, protams, ir šī mācība iestāde kaut kur ārpusē no centra. Protams, tā situācija ir nedaudz labāka. Un šī gadījumā, ja mums ir pie bērnu dārza Čiekuriņš, šī infrastruktūra jau ir ar šīm stāvvietām, ar visām komunikācijām. Un šī pārējā infrastruktūra, kas ir ēdināšanas zona, gatavošana, ja, šis baseins, šī sālsistaba, sporta hale, aktu zāle, viņi vēl papildus var uzņemt vēl bērnus, ja. Tad kāpēc neizmantot šo vietu un arhitektoniski smuki uztaisīt kaut kādu atsevišķu ēku vai savienojot ar kādu tuneli, bet to, protams, arhitekti, es neesmu arhitekts, es negribu tur maisīties tanī visi iekšā, bet es uzskatu, tas tikai būtu normāli un pareizi šobrīd izmantot šādā veidā šo visu apkārt jau esošo infrastruktūru. Jā, paldies, Maris. Īsts komentārs varbūt, ka mūs tomēr pieminēja, tad, ja drīkst, Guna īsi atbildīt. Maris, būs janvārī vai februārī 2021. gadā būs 4 gadi, kopš tā ēka ir iegādāta. 4 gadi, tas ir diezgan pailgs laiks. Un tāpēc pretrunās mēs ar Kravalu kādās pretrunās īsti mēs nonākam, to es ne līdz galam uztvēru no tevis teiktā. Centrs, tas, ko tu minēji par centru, bērndārzs Urdaviņa būvēts padomu laikā ar mērķi apkalpot tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas šajā te centrā ir izbūvēts. Ikšķila nebija kā reģionālais centrs sākotnēji būvēts un projektēts. Šī jau sākotnēji mēs Ikšķili ir Ogres rajona sastāvdaļa un šīs te ēkas melorātori būvēja tieši konkrētam mērķim, saviem darbiniekiem, un šo te bērndārzu un šo te centru viņi plānoja atbilstoši šo te ēku kapacitātei un apjomu un būvapjomam. Vai tas ir Ikšķiles centrs? Vēsturiski jā, viņš ir joprojām Ikšķiles centrs. Ikšķilē nevarētu būt cits centrs,
Ikšķilē varētu būt pilnīgi noteikti cits centrs, un vai viņu varētu veidot absolūti savādāk. Ikšķilē centrs varētu būt Strelnieku ielā, Strelnieku ielā, es atvainojos, Ikšķilē Peldu ielā, pie šī brīža esošās domas administratīvās ēkas vai jebkurā citā vietā, kur mēs paši plānojot pilsētu, pārveidojot viņu, izveidot par centru. Daugavas prospekts varētu būt Ikšķiles centrs, Lupīna ielas stadions ir teritorija, kur mēs beigās tomēr neesam apgūši. Ir ārkārtīgi plašas manevra iespējas, es gribētu teikt. Ja? Un centrs, un šis bērndārs ir pieblīvēts tāpēc, ka mums ir bijusi piebūve vēl, un viņš apkalpo ne tikai tās daudzjauku dzīvamās mājas, kas ir šis daudz māju pudurs, kas ir ap šo bērndārs, bet jau visu pilsētu. Un pēdējā lieta, jā, laikam tas īsumā bija arī viss, jā, bet šī skolas ielas 4 ēka mums ir ilgi, un šos te mērķus mēs zinājām, kas mums, ar ko šis stāsts beigsies. Pareizi Jānis Kravals iezīmē, mēs varējām prognozēt, uz kurien mēs virzamies, un mēs varējām plānot šīs lietas labāk. Jā, paldies, Kaspar. Es redzu, ka Kaspars Upacieris arī grib, bet es mazliet arī pakomentēšu. Pirms daudziem gadiem, kad mēs uzsākām attīstīt šo centra laukuma projektu, primārais tomēr bija bērnu drošība. Un es pilnīgi piekrītu, kā teica Česlavs un kā teica arī Kaspars, ja, ka koncentrēt šeit tagad ir vidusskola, ļoti liela vidusskola, ja. Blakus ir mūzikas skola, ka tomēr visiem koncentrēt primārais ir bērnu drošība, lai viņiem būtu ērti viss šeit pieejami. Un īstenībā es arī biju klāt, kad cēlu stadionu, ka tos daudzos bērzus nozāģēja, un viņi tiešām bērzēm tas mūžs nav tik ilgs, ka varbūt tomēr domāt par tādu bērniem piemērotu paplašinātu teritoriju, par to Strelnieku ielu, ja, kad varētu paplašināties nevis šādā veidā. Un man ir vēl tāds jautājums, kā tur ir, vai mēs tagad konceptuāli uzsākam, tātad nolemjam, un tas ir akmenī cirsts, vai mēs konceptuāli nolemjam, kad ir jāveic tādas izmaiņas, bet ka tieši par konkrētām lietām, nē, vai tomēr mēs reiz par šīm konkrētām lietām, kā tur ir? Šeit par konceptuāli mēs tagad runājam par to, ka mums... Konceptuāli, ka šīs izmaiņas ir vajadzīgas, ka, piemēram, Peldu 22 muzikas skola varētu būt un tā, ja? Nē, tieši tā, jo mums šobrīd ir, mēs parādām, ka ar šo lēmumu arī, ko pārmet, vieni saka, ka mēs kaut ko slēpjam un domas iekšienē taisam, neskatoties uz to, ka mēs strādājām ar visām ieinteresētajām pusēm, kas šī skolas ielā 4 arī rastu telpas, tās visā ģimenes ārsti un viss, un lai sagatavotu kvalitatīvu projektu, es domāju, ka, ja 17. gada beigās sāka projektēt un sāka tehnisko apsakošanu, un 19. gada beigās projekts bija gatavs, un 20. gada sākumā mēs jau bijām iesnieguši pieprasījumu, finansiālu pieprasījumu uz varam, kur varams atzina, jā, mūsu projekts visam atbilst, izņemot mums bija nepieciešams saskaņojums ar Ogres pašvaldības domas vadītāju, bet šādu saskaņojumu mēs nedabujām. Citādi projekts jau būtu, kā Dina teica, pusē jau būtu bijis. Jā, paldies, Maris. Kaspars lūdzu vārdu, bet pirms tam lūdzu Dina varētu noņemt lūdzu prezentāciju, lūdzu, lai redzētu runātājus. Varētu noņemt prezentāciju? Jā. Kaspar, lūdzu. Jā, paldies. Man beidzot izdevās tikt iekšā. Sapulcē kolosāli. Jāsaka, liels paldies Dinai par padarīto darbu. Ļoti jauki, ka kaut kādas lietas tiek apkopots. Es būšu, diemžēl, spiests balsot pret šo lēmumu, jo šeit ir, manuprāt, daudz lietas salikts ir vienā, kā saka, visi vēži vienā kulītē sakraut. Man liekas, ka vajadzēja par katru no šīm lietām atsevišķi diskutēt un arī pieņemt lēmumus. Līdz ar to man ir vairākas lietas, kas man ir pieņemams šī priekšlikumā, un vairākas lietas, kas ir man nepieņemams. Tāpēc es nevaru nobalsot par šo lēmumu. Paldies. Jā, paldies, Kaspar, par viedokli. Vai vēl ir kāda viedokļa un kāds vēlas uzdot Dinai varbūt kādu jautājumu?
Es varbūt, ka drīkstu mazliet nokomentēt, kāpēc šāds lēmuma projekts vispār ir nepieciešams. Tātad šobrīd ir tāda situācija, ka katrai šeit ēkai ir vajadzīga vēl, protams, skolas 4 mums ir gatavs tehniskais projekts, bet šobrīd šis lēmums ir nepieciešams, lai mēs varētu plānot finansējumu kaut kādu tehnisko ekspertīžu veikšanai un tam līdzīgām lietām, jo ja konceptuāli šādu risinājumu vispār neviens neatbalsta, tad nav jēga pat veikt kaut kādas papildus izpētes. Iespējams, ka izpēšu rezultātā tiks rasti pilnīgi citi risinājumi un savādāk. Šobrīd konceptuāli tas pasaka tikai to, ka mēs veicam padziļinātu izpēti, jo varam kaut kādu nedaudz finansējumu plānot, lai varētu tās darbības veikt, jo pretējā gadījumā atkal mēs kaut kur ieguldīsim finansējumu un beigās tā kā jūs kā deputātu kopums pasakiet, ka tas ir absolūti nejēdzīgi bijis izlietots, vienkārši, lai mēs plānotu arī tās darbības, ko mēs varam ieguldīt konkrētajās ēkās. Un runājot, Jāni, es gribu atbildēt tev par to, ka sporta infrastruktūra ir pazudusi. Tas stadionā plānotais sporta komplekss kaut kur bijis un nebijis. Viņš mums ir attīstības programmā, un mēs viņu arī bijām plānojuši, ka līdz ko būs finansējums. Es arī šodien teicu, ka mēs viņu īstenosim, jo viņš ir vajadzīgs projekts. Tas viss atdurās pret finansējumu. Mēs esam izpētījuši gan vajadzības, gan arī uzlikuši to kopumu, kas mums ir nepieciešams, bet viss atdurās pret finansējumu. Viņš nekur nav pazudis, viņš ir mūsu attīstības programmā kā plānotais projekts. Paldies, Zinai, gribētu tieši arī uz manu jautājumu, kad šis lēmums ir nepieciešams, lai varētu veikt nepieciešamās darbības ēku, tehnisko stāvokli, apsekošanu, un kā tu saki pareizi, tad uzreiz varbūt mainītos arī kaut kas cits pilnīgi konceptuāli. Jā, paldies. Kas tur vēl runāja? Inguna. Jā, Jāni. Jā, ļoti īsi. Acīm redzot, dominanti ir skolas iela 4. Tas ir pats galvenais. Ja tur nav tad pārējais tā kā atkrīt. Un kopumā, ir Dina veikusi lielu darbu, un viņi tikko detalizēti izskaidroja, ka mēs jau konceptuāli, bet saprotot, ka tā dominanti pats galvenais objekts ir skolas iela 4. Pārējais, tur ir šīs detaļas, ko vēl mēs varam tālāk pētīt, un tur var arī šis tas pamainīties. Paldies, Jāni, un es lūdzu izteikt viedokli balsojot, tātad konceptuāli apstiprināt Ikšķilas novada pašvaldības īpašumā esošo ēku piemērošanu šādu pašvaldības pakalpojumu funkciju iztenošanai, ēka Strēlnieku ielā 10 Ikšķilē vispārējās izglītības funkciju nodrošināšana, ēka Peldu ielā 22 Ikšķilē profesionālās izglītības funkciju nodrošināšana, ēka Skolas ielā 4 Ikšķilas pašvaldības pakalpojumu, veselības pakalpojumu, biblioteka, valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, multifunkcionāla telpa un tā tālāk, nodrošināšanai atbilstoši apstiprinātai tehniskajai dokumentācijai. Otrais, konceptuāli apstiprināt papildus ēkas būvniecību pirmsskolas izglītības iestādes Čiekuriņš darbības paplašināšanai. Trešais, veikt nepieciešamās darbības ēku tehniskā stāvokļa apsekošana, tostarp ekspertīzes un tam līdzīgas darbības. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana, ēku pārbūve, būvniecība, remontdarbi, atbilstoši lēmumu 1. un 2. punktam un pieejamu finansējumam. Ceturtais, šī lēmuma 3. punktā noteikto darbību veikšanai plānot finansējumu pašvaldības 2021. gada budžetā, ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošo budžeta apmēru, pēc iespējas piesaistot Eiropas Savienības vai citu līdzfinansējumu, kā arī veikt nepieciešamās darbības valsts budžeta aizdevumu saņemšanai, ņemot vērā pašvaldības budžeta finansējuma apmēru. 5. Lēmumu informācijai nosūtīt jaunie veidojumā Ogres novada iekļautajām pašvaldībām, Ogres novada pašvaldībai, Ķeguma novada pašvaldībai un Lielvārdes novada pašvaldībai. 6. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot izpildu direktoram. Lūdzu uzsākt balsošanu un izteikt viedokli balsojot. Veselam bija jautājums vēl pirms balsošanas uzsākšanas. Vai neredzēju, atvainojos. Man ir konkrēts jautājums. Tātad, ja es šobrīd balsoju par, tad es nobalsoju par to, ka mēs pielāgojam skolu Strēlnieku ielu 10 jau vispārējai izglītības funkcijai. Es, piemēram, esmu kategoriski pret to. Man tāds jautājums. Ka tomēr tas ir konceptuāli uzsākt ēku izpēti. Tā ir, Dina, es pareizi sapratu.
Jā, tas dod, tas ir jau iezīmēts. Pagaidiet, sadzirdēju no Dinas vienu tekstu, ka tas dod iespēju jau piešķirt līdzekļus kaut kādām projektēšanas lietām. Nu, ja ar manu balsojumu es dodu līdzekļus projektēt Strēlnieku ielā vispārējo izglītības iestādi, es balsošu pret. Tur tā lieta, ka mums šobrīd nav ne mazākā sapratne, cik tas mums beigās maksās kā pašvaldībai, jo mēs arī par to pašu Lupīnu ielu esam iztērējuši projektēšanas naudas lielas. Šobrīd mēs balsojam par to, par nezināmiem cipariem, nezināmām summām. Vai mums atsevišķi būs balsojumi par kaut kādām atsevišķām operācijām un darbībām? Domāju, ka noteikti, jā. Dina, es domāju. Jā. Šobrīd precīzas summas nevar pateikt, jo, kā jau es teicu, ir vajadzīgi gan šie risinājumi izskatot, kādi varētu vispār būt tie risinājumi būvniecībai un pārbūvei un tam līdzīgi. Šobrīd vienīgā zināmā summa mums ir par skolas ielas 4 pārbūvi, kur ir gatavs tehniskais projekts. Savukārt visiem pārējiem mums šobrīd nav gatavas zināmas summas, un mēs veiksim darbības, lai aprēķinātu. Mēs varam runāt tā, ka šobrīd vienkārši dot konceptuālu lēmumu, ka mēs varam veikt turpmākās darbības, bet par katru nākamo soli, līdz ko mums ir zināms kaut kādas summas konkrētiem tehniskajiem risinājumiem, mēs atkal saskaņojam. Turklāt visus projektus, ja piemēram mēs piedalāmies Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos, vai arī mēs piesakamies valsts kases aizņēmumam, jūs kā deputāti jebkurā gadījumā pieņemat vēl papildus lēmumu, jo bez jūsu lēmumu mēs nekādas turpmākās darbības arī tālāk vairs nevaram darīt. Turklāt visas šīs izmaksas gan ekspertīzē, gan arī kaut kādām projektēšanām būs nākamā gada budžetā, par kuru arī jūs kā deputāti lemsiet. Tas nozīmē, ka par katru turpmāko soli jūs pieņemsiet papildus lēmumu. Vienkārši šobrīd ar šo lēmumu jūs mums dodiet iespēju veikt kaut kādas šīs tehniskās ekspertīzes, lai mēs vispār nonāktu pie tās summas, jo šobrīd runājot vienkārši par vidējo tirgus cenu, tā būs ļoti, ļoti tikai aptuvena summa, kas nedos to patieso ieskatu. Dina, tātad tiek ņemts vērā viedoklis par šo Strēlnieku ielu 10, kur tomēr konceptuāli atšķirās, jā? Ingu, un viens jautājums. Jautājums Česlavam, bet par ko tā lielākā bāža attiecībā uz Strēlnieku 10 pati, ja tiek pieņemts lēmums šo ēku pielāgot izglītības iestādē? Es tur 1. klasē gāju, ļoti labi bija, man viss tur patika, izaugu, un futbolam bija vieta, kur uzspēlēt. Bet tas tā atkāpē, protams, bet kas ir tā, jo šobrīd mūzikas un mākslas skola tur atrodas, kas tur ir tā galvenā problēma, kāpēc tur izglītības iestādē atrasties? Higienas prasības vispārējai izglītības iestādē ir kas atšķirīgāks kā profesionālās ievirzes izglītībai. Tātad pašā sākumā jau Dina arī teica, ka mums ir jāpielāgo telpas atbilstoši 23. gadam. Tātad, ja mēs paskatāmies, ka 2 kvadrātmetri uz vienu bērnu, vidējais klases piepildījums ir 25 bērni, 25 līdz 28, tad klasē jābūt kā minimums 60 kvadrātmetri, neskaitot, vēl citas telpas. Plus viennozīmīgi jāpārbūvē visas sanmezglas. Līdz ar to man, cilvēkam, kas ir iesaistīts arī, piemēram, šobrīd savas skolas pārbūvē, un redzot, kādas izmaksas ir pārbūvēt konkrētas lietas, tas ir daudz dārgāk nekā uzbūvēt jaunas lietas. Un Strēlnieku iela 10, manuprāt, ir ideāla mūzikas skolai, ja tur atbrīvojas biblioteka, ja tur atbrīvojas dakteru kabineti, ja mansardas stāvā uzbūvē izstāžu zāli, perfekta iela. Bet tas ir vēlreiz mans subjektīvais, bet 4. lēmumā punkts man atbildēja uz jautājumu 21. gada budžets, vienkārši tas arī būs atbilde par to, vai mēs piešķiram finansējumu tam vai ne. Ok, paldies. Jā, paldies. Tātad izteikt lūdzu viedokli balsojot. Agnesei arī taču jautājums bija, Agnes pacēla roku. Neredzēju. Es vienkārši gribēju nokomentēt par to, ka mēs esam tikušies ar būvvaldes speciālistiem tik tālu, lai apzinātu un izvērtēt pašvaldības speciālistu kompetenci ietveros, kura ēka gan Peldielā 22, gan Strēlnieku ielā, vai cik viņa būtu atbilstoši izglītības funkcijām un kurām pie tam, kurai izglītības pakāpē mēs esam jau veikuši. Un vienkārši uz Česlavā minot Strēlnieku ielu 10 ir iespējams pielāgot sākumskolas vajadzībām. Tur ir tieši aprēķināts, jāvar arī ar direktoru tiekoties un būvvaldi, kad kādas kvadratūras gan par šiem te iespējamiem risinājumiem. Skaidrs, tas ir tas, ko Dina saka, ir vajadzīgs
tehniskais apsakojums vēl konkrētāks, bet speciālistu līmenī apsakojot, tur ir iespējams gan pielāgot, gan risināt, gan uzceļot 3. stāvu vēl papildus klases. Un kas noteikti ir jāņem vērā, ka mums arī par šiem zemes apbūves gabaliem mums nav pašvaldībai tādu gabalu tik daudz, kur risināt šīs izglītības funkcijas, lai uzceltu jaunas skolas un ir tīpaši tik lielā apmērā, kā mums ir vajadzīgs gan pirmskolas izglītības pakāpē, gan vispārējai izglītībai. Un es pie viena vēl gribu izmantot iespēju un atbildēt uz. Es gribēju lūgt Juru Sarātovu. Mēs jau kaut kādas pāris domas sēdes atpakaļ tika lūgts komentēt par tieši šo te ieviešanu. Un šajā sakarā mēs arī runājām, ka tas, ko es īsti šajā prezentēšanas laikā nesadzirdēju konceptu nekādu, bet es dzirdēju to, ka tika minēts, ka ir laika grafiks, kad ir plānots tikšanās. Līdz šim vēl joprojām bez tās vienas, kas mums notika vasarā, nav bijušas cits. Tāpēc es aicinātu, ja ir plānā, tad iesaistīt vismaz mūsu izpildvaras līmenī speciālistus, jo mēs ļoti nepacietīgi gaidam, jo mums varams arī prasa dažādas informācijas gan IT jomās, gan izglītības. Mēs ļoti labprāt noskaidrotu, kāds ir plāns, jo tas, kas ir būtiski, ka šīs pašvaldības tiek apvienotas, nevis pievienotas, un tad mēs arī labprāt iesaistītos savu viedokli un nostāju. Tā kā paldies. Jā, paldies. Ingu, man jautājums viens. Dienai. Ja mēs lēmjam par šiem jautājumiem, vai šiem jautājumiem, tas saskana Česlava arī teikto, nav jābūt attīstības plānā mums? Nevajadzēs veikt mums izmaiņas attīstības plānā Ikšķilē, jo cik es zinu, tad tādi jautājumi tur nav par šīm ēkām. Skolas ielas 4 projekts mums ir. Jā, tas ir. Jā. Kā prioritārais vairākus gadus. Investīciju un rīcības plānu maina katru gadu atbilstoši katra gada budžetam. Viņu plāno 3 gadiem uz priekšu, un katru gadu obligāti saskaņā ar budžetu ir jāprecizē rīcības un investīciju plāns, un arī šogad mēs to darīsim. Jūs arī kā deputāti reizē ar budžetu lemsiet par investīciju plānu. Tad mēs iekļausim, ja? Kā lemsim, tā liksim, ja? Bet pagaidām nav. Paldies. Jā, paldies. Es vēlreiz lūdzu tātad izteikt viedokli balsojot. Man rāda, ka nav nobalsojuši Česlavs un Jānis Kartmanis. Es manuāli esmu par. Jā, labi. Paldies. Tātad 5 par, Kaspars Supacieris pret. Paldies. Nākošo darba kārtības jautājumu, par cik tas ir saistīts ar datu aizsardzību un ir nepieciešami paskaidrojumi un prasa arī komentārus. Tātad, kā mēs sēdes sākumā vienojāmies šo darba kārtības jautājumu, mēs tomēr noliekam kopā ar Finanšu komitejas sēdi, pārējie atslēgsies un mēs turpināsim kā slēgto sēdi un iztirzāsim šo jautājumu un arī pieņemsim balsojumu. Ja? Vienojušies tā? Jā. Jā. Labi, paldies. Līdz ar to es slēdzu sēdi un dodu vārdu nākošajai komitejai. Lūdzu. Labdien, kolēģi. Ja tautsaimniecībai gatavi, tad varam turpināt. Paldies, ka izskatījāt iepriekšējo pirmo jautājumu, kas arī mūsu komitejai ir ielikts par pašvaldības īpašumu esošu ēku turpmākās izmantošanas iespējām. Tā, gribētos noskaidrot, vai ziņotāji Guna Cielava dzird mūs? Jā, es dzirdu. Nu, tad varam ķerties pie nākošiem jautājumiem. Pavisam atlikuši vēl 8 jautājumi. Otrais pēc saraksta ir zemes ierīcības projekts Vecā Daugavpils šosei. Es atvainojos, mums taču tautsaimniecības komitejā jāizskata arī šis jautājums. Tur ir arī man prieks. Iespējams, ka mums ir jānobalso par šo pašu jautājumu. Citādi mēs varam netikt uz priekšu. Labi, tad Guna pagaidi, tūliņ tiksim atpakaļ pie pirmā jautājuma. Ar tādu pašu nosaukumu, kā tikko tika apspriests, mēs viņu atveram un mēģinām tad nobalsot vēlreiz, ja? Tā. Šeit ir uzdots jautājums no deputātes Arvīda Nolesi, lūdzu. Kas ir priekšlikums, par kuru jābalso? Jausmas, kur viņš ir, paskatīsimies lielajā bildē, kur Jāni viņš ir, var nolasīt, ja tas tavs jautājums. Tas ir atver lēmumu projektu un viņš tur uzreiz parādās.
Es varu nolasīt, tas ir mans priekšlikums. Lūdzu, nolasiet. Tā redz, kur ir uzdot pašvaldības izpildu direktorei uz domas sēdi, sagatavot alternatīvu risinājumu efektivitātes izvērtējumu attiecībā uz izglītības funkcijas nodrošināšanu Strēlnieku ielā 10 un pirmskolas izglītības iestādes Čiekuriņu teritorijā, modelējot arī privāto investīciju un partneru piesaists iespējas, par ko tika iepriekšējā jautājumā apspriests, norādot laika grafiku lēmumu ieviešanai un ietekmi uz pašvaldības budžetu. Ir tās visas vajadzīgas lietas, Jā, es varbūt pakomentēšu, kādēļ es šeit uzrakstīju, jo es neesmu izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, tādēļ man nav tur iespējas kā deputātam savus priekšlikumus īsti virzīt, tādēļ arī šajā komitejā es esmu izvirzījis. Es būtībā atbalstu lēmumu projektu, bet, lai domas sēdē saprastu, kā balsot, es tomēr vēlētos šo papildus informāciju, ja iespējams. To var nelikt arī lēmumā iekšā. Tas var būt arī komitejas sēdes protokolā noformēts uzdevums pašvaldībai. Tikai jautājums, vai nedēļa ir pietiekams laiks, manuprāt, diezgan tomēr īss termiņš. Jā, tieši gribēju prasīt Agnesei, diez vai pa nedēļu visus aprēķinus var veikt. Tas ir vajadzīgs, jā. Jā, es vienkārši domāju, tā kā jau Dina iepriekš minēja, ka šie jautājumi tiek skatīti arī budžeta kontekstā, varbūt vienkārši mēs varam pagarināt sakarā līdz budžeta, piemēram, apspriešanai, jo tad būs precīzāki. Vienkārši mums šobrīd tieši arī šis jautājums ir dienas kārtībā. Jā, varam likt arī uz budžeta apspriešanu. Tā kā līdz tam, jo šīs izmaksas ir jāparedz. Tāpēc. Mainīsies te par 1 nedēļu vai 2. Vai ne? Tik nopietnās lietās. Jā, bet tad jau arī šo lēmumu projektu varbūt var atlikt uz to budžeta skatīšanas sēdi, jo citādi būs tā, ka mēs konceptuāli nolemsim kaut ko citu, un tad kā tad grozīsim atkal? Es saprotu, Dats, tā, ka mēs nelemjam šeit pa detaļām tā pārbīdīt sienu vai otrādi. Mēs lemjam pa to, lai būtu šis konceptuālais balsojums, lai mums turpmāk lemjošā institūcija nevar pārmest, ka nav koncepcijas un tādēļ nedot naudu atkal gadu vai 2 vai kaut kā citādi, jā? Jā, bet mēs tomēr esam iezīmējuši tās 2 lietas, ka vispārēja izglītības funkcijas nodrošināšanai Strēlnieku iela 10 un Čiekuriņš, kas man šobrīd īsti tieši konkrētās adreses, es šaubos par to, ka es gribu atbalstīt tādu variantu. Tas, ko arī Česlavs minēja, un manuprāt, arī Hartmaņa kungs par to Birsteliņas projektu, tad tas tomēr ir cits nekustamais īpašums. Tā nav tā pati adrese, un tas tomēr ir cits risinājums, ko tad vajadzētu atbalstīt. Mēs atgriežamies atkal pie iepriekšējās diskusijas, tā var būt bezgalība. Man ir priekšlikums sagatavot tavu priekšlikumu uz nākošo budžeta apspriedes sēdi, un šī pasākumā nobalsojam par pirmo jautājumu, tāpat kā iepriekšējā reizē, lai ejam uz priekšu. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Paldies, 6 ir nobalsojuši par. Tā, kas bija ar Agitu? Kāds zina? Agita balsos ir. Paldies. Ejam tālāk. Ir 7, 5 nobalsojuši par. Atturas 2. Man te nav redzams, kur atturas. Es nospiežu nākošo jautājumu, ko mēs iesākām runāt. Zemesīdzības projekts Vecā Daugavpils šoseja. Lūdzu, Guna, par Veco Daugavpils šoseju. Sveiciens valsts svētku nedēļā. Vēlos pastāstīt par darbiem, zemes ierīcības darbiem šajā mēnesī pa iesniegtajiem projektiem. Tātad pirmais projekts, kas saistīts ar pilsētas teritorijas attīstības plānošanu, lai noteiktu jaunas robežas pilsētai, tika izstrādāts zemes ierīcības projekts Vecā Daugavpils šoseja. Tā rezultātā izveidojās 3 jaunas zemes vienības, kuras
kuras viena no viņām tiek iekļauta pilsētas teritorijā. Tālūk, tā rezultātā visas izveidotās zemes vienības, kas ir 0,24 hektāra liela, 0,71 hektāra liela un 0,57 hektāra liela, tiek saglabāta jau esoša nekustamā īpašuma vecā Daugavpils šoseja ar kadastra numuru 7494 015 0170 sastāvā. Lūdzu atbalstīt šādu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Kādi jautājumi ziņotājai? Es sapratu, tas ir vienkārši tas darba apjoms, kas iepriekšējos gados nav izdarīts, un tagad viņš tiek paveikts. Nē, tā īsti nav. Šis zemes ierīcības projekts ir tapis saskaņā ar jaunā teritorijas plānojuma izstrādi ar iedzīvotāju izteiktajām vēlmēm, kas vēlas savu īpašumu, kas robežojas gar šobrīd esošo pilsētu, iekļaut jaunās, teiksim, jaunveidojumās pilsētas robežas, lai būtu pilsētas teritorijā. Dažādas vēlmes ir, viens grib, otrs negrib nodokļu pēc. Jā. Labi, es sapratu. Ja konkrēti būtiski iebildumi vai jautājumi nav, tad es tā kā varētu ierosināt balsot virzīšanu uz domas sēdi, apstiprināt izstrādāto projektu zemes vienības ar kadastru apzīmējumu 0631 beigās sadalīt. Tad attiecīgi projektēto zemes vienību ar attiecīgo kadastra apzīmējumu 0,24 hektāra apmērā un nākošo numuru 2 ar 0,71 hektāra apmērā. Un trešo vienību 0,57 hektāra apmērā saglabāt kā vecāka Daugavpils šosē un noteiktām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes dzelzceļa infrastruktūru zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Tā, tad lūdzu izteikt viedokli balsojot. Toms un Jānis ir. Paldies, kolēģi, visi 7 nobalsojums. Slēdzam šo jautājumu, pārējām pie nākošā. Nākošais jautājums ir zemes ierīcības projekts Kadiķa Zaļkalni, Tīnūšu pagastā Ikšķils novadā. Lūdzu, Guna. Šī teorētiskā daļa ir tieši tāda pati kā iepriekšējam projektam. Tas, ka tas arī atrodas tādā teritorijā no autoceļa A6 līdz dzelzceļam esoša pašvaldības ceļa zeme, Kadiķi Zaļkalni, un arī tiek sadalīta 2 daļās, veidojot zemes vienības ar platībām 0,2 hektāru lielu un 1,7 hektāru lielu zemes vienības, kas arī tiek iekļauts jau esoša nekustamā īpašuma Kadiķi Zaļkalni ar kadastra numuru 7494 015 0193 sastāvā. Vai ir jautājumi? Šīs teritorijas, es sapratu, ka ir otrā galā uz Ogres pusi par A6 šosejas. Jā. Iepriekš bija par Saukalnas galu gar veco šoseju Daugavpils, un šeit ir A6 posmiņš. Tā. Jautājumus neredzu pagaidām. Ja jautājumu nav, tad balsojam arī par šo zemes ierīcības projektu Kadiķa Zaļkalni apstiprināšanas virzīšanu uz domas sēdi apstiprināšanai. Tātad paldies, visi ir veikli nobalsojuši. Nākamais jautājums Guna mums ir Ziedkalna iela 6. Un Vecdubrāja Ziedkalna ielā Ikšķils novadā. Tātad ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, kurš paredz 3 esošu zemes vienību robežu pārkārtošanu. Viena no tām ir Ziedkalna iela. Tiek precizētas arī
Ziedkalnu ielas sarkanās līnijas. Tā rezultātā arī tiek veidots apgriešanās laukums citā vietā, kāds bija paredzēts iepriekšējā teritorijas plānojumā. Tiek nevis precizēts, bet atbilstoši izbūvētai infrastruktūrai, kas ir Ziedkalnu ielas 6 vajadzībām izbūvēta, tiek arī veikta zemes vienības robežu pārplānošana. Un tā rezultātā izveidojas zemes vienība ar platību 0,48 hektāri. Šai zemes vienībai tiek saglabāta Ziedkalnu ielas 6 adrese, Ikšķiles novads, tā kā tiek noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, savukārt zemes vienība jaunveidojumā numur 2 ar platību 0,43. Šai zemes vienībai tiek piešķirta jauna adrese Ziedkalnu iela 8, Ikšķiles novads, un tiek likvidēts nekustamā īpašuma nosaukums Jaundubrāji. Savukārt trešajai, jau jaunveidojumai zemes vienībai, kas ir tā kā Ziedkalnu ielas teritorijas daļa. Šī teritorija šobrīd sastāv 0,15 hektārus un tiek arī saglabāts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, zeme, dzelzceļa infrastruktūra, zemes nodalījumu un ceļu nodalījumu joslā. Vai ir kādi jautājumi? Vai mēs šo pēdējo jautājumu nevaram nosaukt vienkārši zemeceļa nodalījumu joslā? Tas ir tas oficiālais nosaukums, infrastruktūra, dzelzceļa un tā tālāk, vai gari. Labi, nākošais jautājums, lūdzu. Man jautājums, respektīvi, Guna minēja, ka šeit ir apgriešanās laukums, vismaz schēmā, ka mēs viņu varam vaļā, tur nav iezīmēts apgriešanās laukums, vismaz es viņu neredzu. Es tūlītām pārbaudīšu, manuprāt, ka Atveriet vienkārši to failu schēmu vaļā, kur tu esi ielicis iekšā schēmu, kur parāda ceļš un 2 jaunveidojumās zemes vienības. Tom, tev ir jāatver datnes priekšskatījums zip ar grafisko daļu PDF, tur ir redzams šis apgriešanās laukums. Es vēru schēmu vēru vaļā. Momentu, zip, jo es schēmu vēru vaļā, schēmats nav parādīt. Daudz informācijas, jā. Kamēr Toms... Jā, ir redzams, jā, zipā ir redzams, jā. Ok, nav jautājumu. Man ir jautājums, Gunai, kāpēc tika ko nevarēja darīt Jaundumbrāju īpašnieks, kamēr nav šis apgriešanās laukums izbūvēts? Par apgriešanās laukumu šobrīd nebija runa. Apgriešanās laukums tur bija, bet tur saistībā ar ēkas siltumapgādes jautājumiem bija skarta Jaundubrāju teritorija, tādēļ nācās, nevar šīs inženieru būves projektēt blakus zemes gabalā, kaut arī tas pieder vienam īpašniekam. Tādēļ tika veikta šī robežu pārkārtošana, savukārt apgriešanās laukums jau tur bija izbūvēts šobrīd, taču atbilstoši šobrīd spēkā esošajam teritorijas plānojumam, kur bija tā kā paredzēta attīstība, tā apgriešanās laukums bija citā vietā, kas skāra arī blakus esošo kaimiņu zemi. No kaimiņa šis apgrūtinājums tiek šobrīd tā kā noņemts, un viss apgrūtinājums smagums uzlikts uz šo zemes vienības, kur šobrīd nav ēka uzbūvēta. Minētā siltumnīca, viņa neskaitās kadastrā, viņa netiek reģistrēta kā būve, kas ir uz Jaundumbrājiem?
es šobrīd uz zemes ierīcības jautājumiem ēkas attiecas un inženieru būvs attiecas tikai tad, ja šie te risinājumi skar zemes ierīcības, tur sadalas līniju. Es nepētīju jautājumu par šo te, teiksim, varbūt, ka tā ir siltumnīca, kas ir tā kā bez, teiksim, plēves māja, ja? Šis nav zemes ierīcības jautājums. Skaidrs, paldies. Tātad mums ir jābalso apstiprināt projektu, kurš paredz pārkārtot 3 zemes vienības. Pirmo ar 0,48 hektāru platību, kas nozīmē iekļaut nekustamā īpašumā ar kadastru numuru atbilstoši kā lēma projektā, saglabājot adresi Ziedkalna iela 6, ar lietošanas mērķi individuālā dzīvojuma mājā būve. Otru projektēto zemes vienību ar atbilstošo kadastra apzīmējumu un platību 0,43 hektāri, iekļaut nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru, kā minēts lēma projektā, piešķirot adresi Ziedkalnu iela 8, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemēs, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un trešā zemes vienība, kā iepriekš runājam, ar numuru 3, platība 0,15 hektāri, iekļaut ceļu lietošanas mērķa nozīmes sastāvā. Un pēdējais punkts ir likvidēt nekustamā īpašuma nosaukuma Jaundumbrāji, acīm redzot īpašnieka vēlme. Attiecīgi uzdot sekretārei, reģistrēt un nosūtīt visiem zemes dienestiem, kā pienākas. Spiežam pogu uzsākt balsošanu. Tā, paldies, kolēģi, visi ir nobalsojuši 7. Nākamais jautājums mums ir zemes ierīcības projekts Līvciema iela Ikšķilas novadā. Apstiprināšana, ne, bet virzīšanas domas sēde Lūdzu. Šis ir viens no tiem lēmumu projektiem, kas tā kā apstiprina izstrādāto zemes ierīcības projektu pilsētas, lai precizētu pilsētas robežu atbilstoši jaunajam teritorijas plānojumam. Un šī te sadalas rezultātā Līvciema iela, kas sākas jau no Saukalns un ir kā viena zemes vienība līdz Dzintaru ielai, tiek sadalīta 4 jaunās zemes vienībās, lai vispār varētu vienkāršāk risināt kaut kādas vispār lietas, kas saistītas ar apsaimniekošanu iespējams un arī šo te robežu, pilsētas robežu noteikšanu. Tad tiek izveidotas 4 jaunas zemes vienības, un arī šīs zemes vienības tiek saglabāts jau esoša nekustamā īpašuma Līvciema iela, tā kā ar kadastru numuru 94012 0753 sastāvā. Vai ir jautājumi? Jautājums ir par to, vai es neredzu pievienotu schēmu. Vai tas ir būtiski, kā mēs tieši šo ielu vienā garumā, kas ir tagad saparcelējam 4 daļās. Varbūt tās citiem deputātiem būtu interesanti redzēt šo schēmu. Tā. Jo šis te sadalījums mums tieši ļaus pilsētas robežu arī, kā saka, nodalīt pa šiem posmiem. Jā. Tas mērķis ir skaidrs, jā, bet mēs kā deputāti neredzam šīs te līnijas, kur tad īsti mēs varētu vilkt pilsētas robežu. Varam sagatavot līdz domas sēdē. Tā, es pastīšos, kas tur ir, vai tiešām nav redzams, jo es tā kā cenšos rūpīgi ielikt. Nē, schēma nav ielikt. Šeit jautājums, vai tu nevar balstīt uz to, ka uz to pilsētu attīstības plānā mēs esam teorētiski parādījuši tās robežas. Jā. Bet vai mēs, kā zinām, tad šobrīd šīs te pilsētas robežas mēs arī mainam, un tas arī būs nākamo darbu kārtību jautājums, ka mēs tagad 2. redakcijā mainam robežas. Tādēļ mēs nevaram zināt, kuru tā robeža patiesībā beigās būs, kamēr nebūsim, kā saka, saņēmuši pēdējos priekšlikumus.
Šī vieta ir par to, ka pašvaldībai piederošo ielu sadala. Es tiešām pastos, ka es Lietverī neesmu ielikusi, pati brīnos, nav ielikts šis te zemes ierīcības projekts PDF formātā un arī tā sadalas schēma. Ja es to tagad ieliktu šīs dienas laikā, tas varbūt būtu līdzēts, lai varētu spriest par šo te uz domas sēdi. Pilnīgi noteikti. Es domāju, mēs atbalstam šādā veidā redakcijā, bet kā priekšlikumu no Jāņas, es sapratu, vienkārši ieliekam schēmu klāt uz domas sēdi un visas lietas. Tehniskas dabas jautājums, jā. Tā kā noskaidrojam, tātad šoreiz mēs balsosim attiecīgi apstiprināt šo izstrādāto zemes projektu. Kas zem tā slēpjas, tātad pirmā zemes vienība platība 1,25 hektāri. Ar attiecīgo kadastra apzīmējumu, otrā zemes platība 0,45. Attiecīgi kadastra numurs, kā minēts lēmuma projektā, un trešā 1,07 hektāri. Tāda ir ceturtā vienība 0,53 hektāri, saglabājot nekustamā īpašuma nosaukumu Līvciema iela. Tātad nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kā iepriekšējos lēmuma projektos, zemi dzelzceļa infrastruktūru zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā ar kodu 1101. Tātad lūdzu, uzsākam balsošanu. Paldies, ir nobalsojuši. Tātad nākošais ir vēl Gunai, zemes ierīcības sudrabiņi. Ir vēl, jā, tev bija jautājumi. Arī Tīnūžu pagastā zemes ierīcības projekts sudrabiņi. Lūdzu. Tā kā ir saņemts pašvaldībā izstrādātais zemes ierīcības projekts, kas principā viena robeža šī te esošā zemes vienības robežojas ar Tīnūžu ciemu, bet skaitās lauku teritorija. Otra, vēl viena no zemes vienības robežām tā kā pieguļ valsts autoceļam Tīnūžu koknese. Tur tanī schēma ir pielikt, lai varētu noorientēties, kur tad īsti tas atrodas. Tātad zemes ierīcības projekta risinājumi ir 5 jaunu zemes vienību izveidošana. Viena zemes vienība 5. ir tā kā piekļuvas nodrošināšanai 10 metru plata zemes vienība ar galā izveidot apgriešanās laukumu. Pārējā zemes vienības ir paredzētas lauku zemes vajadzībām. Tātad tas paredzētie risinājumi ir, ka piešķir nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Tikko pamanīju, ka lēmuma projekta lemjošajā daļā 3. punktā ir projektēto zemes vienību, tā kļūda tiks izlabota. Ir saņemts arī valsts valodas centra atzinums, jau vakar tika saņemts par to, ka atbalsta šo lēmumu projektu saistībā ar jauno vietvārdu sudraboši, sudrabapses, sudrabozole un sudrabiņu ceļš, sudrabliepas un sudrabiņu ceļš tā kā izveidošanu. Visām zemes vienībām tiek piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, no kā tad tiek tā kā pēcāk rēķināt arī nodokļi par zemi, un tātad šie piešķirt šie nekustamā īpašuma nosaukumi. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ceļš schēmā ir gar kreiso pusi, kur tas apgriešanas stūrītis tāds neliels tuvāk koknes ceļam, vai ne? Jā. Viss ir atkarīgs no kuras puses tu skaties. Vai ārā ekrānā braucot, vai iekšā braucot. Ekrānā es skatos schēmai kreisajā pusē. Kādu vēl jautājumu? Ziemeļu virziens uz augšu, jā.
Man ir jautājums, kāpēc zipā ir norādīts šī te josla, kas varētu kalpot un visticamāk kalpos kā ceļš, tiek zipā norādīts, ka var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai. Kāpēc tas nav noteikts, ka tas būs ceļš? Var kalpot. Izstāstīšu, ar kādām problēmām visā valstī esam saskārušies ar to, ka izstrādājot gan detālu plānojums, gan zemes ierīcības projektus, ir paredzētas zemes vienības piebrauktuvei, taču šobrīd šī te visas jaunveidojamās zemes vienības būs viena īpašnieka īpašumā. Nākotnē, kad kāda no tām tiks tā kā nonāks cita īpašnieka īpašumā, var gadīties kaut kādas nesaskaņas par to, kurš tad kops šo te teritoriju un finālā ir tā, ka aizliek priekšā tā kā rīku, kas traucē iebrauktuvi un pasaka, ka tā ir mana zeme, kaut arī tā ir privāta personai piederoša tā kā piebraucamā ceļa teritorija, kas it kā bija paredzēta piekļuvēja jaunveidojamām zemes vienībām, tad šādā veidā es esmu atradusi kā labu risinājumu, ka ja ir domstarpības, tad lūk šī te teritorija kā plānotais ceļa servitūts, kaut gan tas ir acīm redzama tā kā ceļa zeme, tiek nodrošināta, ka bija plānots, lūk, šeit būs arī šī te piebrauktuve. Skaidrs, paldies. Jautājums, Gun, tur schēmiņā ir cik tur bija hektārs katram, bet lēma projektā tur ir dažādi tie cipari, kurš tad īstais droši vien, kas lēma projektā, ne? Platības ziņā tam sadalītajām. Tā, tur ir lēmuma projektā un arī zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā. Pirmai zemes vienībai ir hektārs, otrai ir hektārs, trešai ir hektārs. Ceturtai ir 1,7 gan projektā, gan grafiskajā daļā. Tu redz kaut kur problēmu? Un piektai 0,30. Un piektai ir 0,32. Ja, tas ir ceļam. Tā kā sakrīt, Arvīd. Sakrīt, Arvīd, sakrīt. Tajā punktā rakstīts ir 1,25 hektāri, otrā vienība 0,45. Vai es citu atvēru? Te ir iepriekšējais palicis vēl atvērts. Tu man savērtīgi. Man bišķiņ par daudz tās informācijas šī brīdī te ir. Man šķiet, ka sakrīt cipari. Mēdz būt, ka es nokļūdos arī ar cipariem, tā kā, bet šobrīd liekas, ka sakrīt. Ir. Man te pārklājas iepriekšēja lēma projekta ar... Nu jā. Tā. Sakrīt platības, kas ir grafiskajā daļā un lēmuma projektā. Tad ir vienkārši. Tad visas zemes platības ir pa hektāram un cik tur bija 1,7. Lielākā, kas ir tuvāk Koknes ceļam. Jā, tāpēc, ka tur tie apgrūtinājumi no gaisvadu līnijām augstsprieguma. Jā, diemžēl tos tur pārcelt īpašnieks nevar. Tās ir svarīgās līnijas, un tā viņš tur ir palicis. Jā. Tā. Kur atradu lietvari, varam uzsākt balsošanu. Paldies, arī visi ir nobalsojuši. Nākamais jautājums par zemes ierīcību projektu ceļš Kaprāmuru Būvstumi Tīnūšu pagastā Ikšķils novadā. Lūdzu, Guna. Tā, šis lēmuma projekts atkal ir saistīts ar pilsētas robežas teritoriālo reformu.
Un tā rezultātā tiek izveidotas 2 jaunas zemes vienības, kas tiek saglabāta nekustamā īpašuma ceļš Kaparāmura Bulstrumi ar kadastra numuru 7494 007 0192 sastāvā. Kā jau ir skaidrs, šīs te visas, kas saistīts ar pilsētas robežas izmaiņām, ir pašvaldības īpašumi. Vai ir jautājumi? Tas ir viens no ceļiem, kas šajā gadījumā, šajā projektā ir saistīts ar jauno teritorijas plānojumu, vai ne? Jā. Kādā stāvoklī tas ceļš doto momentu ir, jo skatoties pēc schēmas, viņš izskatās diezgan bēdīgs. Tur pat kaut kāds viena daļa posms ir pat tā kā mežs, pat ceļš neparādās. Tur nav augšas fotogrāfija, droši vien neredz to ceļu zem kokiem. Jā, tāpēc jautājums, kādā stāvoklī viņš ir doto momentu. Zemes ceļi izņemot posmiņu no Ikšķilas vai Jaunišķilas līdz Bulstrumiem. Tālāk asfalts nav, tur zemes segums. Okay. Zemes ierīcības risinājumi neskar šo te jomu, taču ir skaidrs, ka šeit ir ūdens režīma, kā lai saka, iedzīvotāji ir rakstījuši par to, ka šajā vietā ir jāveic ūdens režīma kaut kādas regulācijas un tam līdzīgi, bet šis nav īsti zemes ierīcības projekta risina jautājums. Tā kā es neesmu arī bijusi šobrīd, es biju tur pirms pusgada, ir tur problēmas, bet tas ir tā kā ceļu uzturēšanas jautājumu. Cik es zinu, tur nekas nav mainījies pēdējo 20, varbūt 30 gadu laikā, ja vienīgi kāda caurteka varbūt aizaugusi ciet, kas ir jārevizē. Tā, man ir priekšlikums virzīt arī šo lēmumu projektu uz domas sēdi apstiprināšanai, sauksies viņš tātad ar attiecīgo kadastrā apzīmējumu sadalīšanai un pirmo vienību 0,15 hektāri un projektēto zemes vienību numuru 2 ar attiecīgo numuru platību 0,13 hektāri saglabāt nekustamā īpašuma ceļš Kaparāmuri Bulstrumi ar kadastra numuru, kā minēts lēmuma projektā, un lietošanas mērķis arī paliek zeme dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā. Ja nemaldos, šis ceļš ir arī vecais Tīnūžu ceļš, kamēr nebija šis jaunais tagad rekonstruētais asfaltētais izbūvēts, kas reāli iet pa vecā ezera gultni. Kādreiz šis iepriekšējais Kaparāmura Bulstrumi bija vēsturiskais ceļš no Ikšķilas uz Tīnūžiem. Tālūk, ja jautājumu nav, vai varam balsot? Tā. Kur viņš tagad ir tā poga, to viņu dabūsim. Man liekas, tu nenoslēdz Arvīda iepriekšējo jautājumu. Jā. Pogas slēgt sēdi, tā aizies viss ciet, ne? Tagad ir sudrabiņu, pamēģinām vēlreiz Līvciem ielu, tu domā, nevis sudrabiņu, bet iepriekšējais bija sudrabiņu, jā. Jā, nebija noslēgta, jā. Tā, tad tūliņ būs arī Kaparāmura Bulstrumi. Varat balsot, jā? Paldies, visi ir nobalsojuši. Nospiežam slēgt, lai nav tā kā pagājušais. Un nākošais detaļplānojums Jurģi. Kā ir ar Jurģiem? Jānis ziņos vai Gunārī? Es mēģināšu ziņot. Var man dzirdēt? Brīnišķīgi dzirdam tevi, Jāni.
Jā, tātad šis detāla plānojums ir, viņam notika publiska apspriešana no šī gada 12. oktobra līdz 8. novembrim, tātad beidzās tieši iepriekšējā dienā pirms ārkārtas situācijas veiksmīgi, jo likums tagad nosaka par, kad ārkārtējā situācijas laikā publiskās apspriešanas nevar tikt noslēgtas. Šis detāla plānojuma teritorija ietver nekustamā īpašuma jurģi, tas ir privāta īpašums teritorijas daļu, kas paredzēta priekš ceļa izveides no valsts autoceļa V966 līdz īpašumam Kadiķu pļava. Un par šo detāla plānojuma publiskās apspriešanas laikā netika saņemti iedzīvotāju iesniegumi ar iebildumiem vai un notika arī publiskās apspriešanas sanāksme 2. novembrī klātienē vēl. Tajā laikā bija tādas iespējas. Un saņemt ir visu darbu uzdevumā minēto institūciju, tā skaitā Latvijas valsts ceļu pozitīvi atzinumi par izstrādāto detāla plānojumu, šo pirmo redakciju. Tādējādi, atbilstoši ministriem noteikumiem, pašvaldība var pieņemt lēmumu, principā vien par detāla plānojumu apstiprināšanu vai par pilnveidošanu, bet šajā gadījumā nav ko pilnveidot, jo nav nekāda ierosinājuma, kas būtu jāmaina detāla plānojumā. Un tad pieņemot lēmumu par detāla plānojumu apstiprināšanu, ir arī jānoslēdz līgums par īstenošanu. Un šajā gadījumā tas ir privātā teritorijā, visus ceļa izbūves darbus veids privātais īpašnieks, un pašvaldības uzdevums vairāk ir kontrolēt, lai tiktu ievēroti termiņi un sniegt, tā sakot, atbalstu normatīvo aktu. Paldies, Jāni. Kādi jautājumi ziņotājiem par detāla plānojumu? Jurģi, lemjošajā daļā šeit arī mums nav nekādi gari nosaukumi, vienkārši apstiprināt iesniegto detāla plānojumu. Jurģa redakcija virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai, tā precīzāk būtu. Attiecīgi, kas tur notiek ar to termiņiem, tur 6 nedēļu laikā, viss ir jānotiek, kopš lēmums stājies spēkā. Ja jautājumu nav, spiežam pogu uzsākt balsošanu. Tā, Ingūna atrod pogu un Jānis vēl. Jāni gaidām vēl. Jānis dzird vai ir izslēdzis kaut ko? Ir aizgāja, viss kārtībā. Paldies, visi ir nobalsojuši arī par detāla plānojumu Jurģi virzīšanu uz domes sēdi apstiprināšanai. Tad ir palicis ziņotājiem Vēlandam Jānim vēl par Ikšķilas novada teritoriālā iedalījumu vienību Ikšķilas pilsētas un Tīnūžu pagasta robežas grozījumiem. Jā, tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots, lai teritorijas plānojuma šeit otrajā redakcijā, kurai publiskā apspriešana arī jau ir noslēgusies, plānotās teritorijas, kuras bija plānots iekļaut pilsētas robežās, varētu tikt arī iekļautas pilsētas robežās, jo administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums paredz, kad administratīvo iedalījumu šeit Ikšķilas pilsētas un Tīnūžu pagasta robežas jānosaka ar pašvaldības domes lēmumu, un tikai tad viņas var teritorijas plānojumā attēlot, un tad viņas ir ievadītas valsts adrešu reģistrā. Tāpēc šis ir tāds starposms, ka mēs teritorijas plānojumā, virzot šo teritorijas plānojumu otro redakciju, esam jau nolēmuši, kādas šīs pilsētas robežas varētu būt, attiecīgi paredzot izmantošanu pilsētas robežās, kas saistīta ar pārsvarā apbūves iespējām. Un pēc šīs atbilstoši šim otrās redakcijas risinājumam arī ir sagatavot šis lēmums ar pielikumiem, kādai šī jaunajai pilsētas robežai būtu jāizskatās. Arī Lietuvā ir pievienota tāda iepēja attēls, kurā var redzēt šis izmaiņas uzskatāmākā veidā nekā šajās tabulās vai schēmās. Ar tādu oranžu krāsu ir iekrāsotas šīs teritorijas pārsvarā Elkšņu rajonā un nedaudz arī pie autoceļa P10, kuras tad ir paplašina pilsētu. Arī šeit ir jāievēro šis noteikums, ka pilsētas robežai jāsakrīt ar zemes vienību robežām.
Tāpēc dažās vietās ir veikti arī precizējumi, kur tas bija nepieciešams. Un tālāk šis lēmums tiks nosūtīts uz valsts adrešu reģistru. Cerams, ka tur viss būs pareizi un viņi varēs visos adrešu reģistra datubāzē iekļaut šo jauno pilsētas robežu, un pēc tam būs jāpieņem lēmumi jau par šo zemes vienību, kurām mainīsies atrašanās vieta uz Ikšķili, attiecīgi būs jāmaina šīm zemes vienībām adreses. Bet tas jau būs pēc pilsētas robežu reģistrēšanas. Formulējums diezgan pagarš tev, Jāni, ir sanācis. Tātad kopumā viņš sācies ir 2013. gada 28. augusta lēmums no 31, protokols 9 bijis par Ikšķiles novada teritoriālā iedalījumu vienību Ikšķiles pilsētas cienošu pagasta robežas grozījumiem un ciemu statusu atcelšanu jau tajā laikā tikai iesākts. Ja? Un tagad visu nelasīšu, visi varat izlasīt lēmumu projektā to garo formulējumu visiem. Tā ir konstatējošā daļa, kur tiek atstāstīts, kādas līdz šim tika veiktas darbības, lai pilsētu robežu noteiktu. Tagad mēs lemjošā daļa jau ir īsāka. 2 punktus grozīt vienkārši Ikšķiles novada teritoriāla iedalījuma vienību Ikšķiles pilsētas cienošu pagasta robežas un apstiprināt Ikšķiles pilsētas robežu grozījumu aprakstu saskaņā ar 1. pielikumu, robežu grozījumu karti saskaņā ar 2. pielikumu. Tas mums arī jāvirza. Man viens jautājums, Jāni, tu minēji savā ziņojumā, ka šitie ir nākuši priekšlikumi no iedzīvotājiem, ja es pareizi saprotu, vai no kā šie priekšlikumi ir nākuši par šo teritoriju paplašināšanu? Teritorijas plānojumu izstrādājot, tika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi, kas vēlējās iekļauties pilsētas teritorijā, un, protams, bija arī pašvaldības pašas virzīti priekšlikumi, kur šo robežu vajadzētu vairāk par augšņu teritoriju, kur būtu loģiski šo pilsētu paplašināt, lai varētu noteikt atbilstošu izmantošanu. Tātad tas ir gan no pašvaldības puses, gan arī no šo zemes īpašnieku puses. Ja. Bet loģiski ar šiem visiem grozījumiem un paplašinājumiem ir iepazinušies visi iedzīvotāji, viņiem tas nav pārsteigums, jo tas ir brīvi pieejams. Jā, viņi publiskās atrašanas ietvaros to ir varējuši iesniegt savus priekšlikumus. Ok, paldies. Tā, kurš grib iepazīstās, kurš negrib, tas arī kaut ko nezinu. Man tomēr būtu arī viens jautājums par šo kritēriju. Jā. Jo es, piemēram, skatos, ka dažas teritorijas, kas šobrīd ir, principā strīda teritorijas, kas nākotnē varētu arī būt, nav iekļautas šajā teritorijā. Un es uzskatu, ka tur dažas vietas, manuprāt, vajadzētu vēl iekļaut papildus teritorijas, bet tās nekur nav ietverts. Jo tāda diskusija nav bijusi. Uz sabiedrisku apspriešanu tur bija atnākuši daži cilvēki, kas, teiksim, tur to jautājumu nav izskatījuši līdz galam, bet, manuprāt, mums kā deputātiem būtu jāparunā par tām robežām, kas mums tieši skar austrumu robežas. Un virkni teritoriju šobrīd mums šeit, it kā mēs tikai apskatām Melkšņas un nedaudz uz Tīnošu pusi, bet arī teritorijas, kas, manuprāt, kur ir izbūvēti ceļi un piekļūst ceļi, viņi nav ņemti vērā. Un tad man rodās jautājumi, kas ir kritērijs šo lēmumam, ko jūs virzat pieņemšanai, ka šo teritoriju mēs tagad paplašinām uz šo pusi, un šo mēs atstājam. Man te grūti parādīt šobrīd, teiksim, kuras tās ir, bet te vesela virkne jautājumu man nav atbildes šobrīd. Nē, šī gadījumā, Edgar, ir pavisam vienkārši, jo vienmēr ir bijis tas jautājums par Elkšņu rajonu, tad viņš skaidri gaiši viņš ir iekļauts, un ja mēs skatāmies pēc pāri A6 teritorijai, perspektīvās apbūvējumās teritorijas arī ir iekļautas, bet šis mešs un viss, kas ir uz austrumu pusi, kā tu mini, viņi nav iekļauti. Un jautājums, vai viņus vajag iekļaut pilsētas teritorijā mežus, kāda jēga? Šeit jau mešs jau ir arī iekļauts, kas, teiksim, parādās kā apbūves teritorija, bet reālā šodien viņš ir mešs. Es runāju par otru pusi dzelzceļa teritorijas. Jā, es varu atbildēt to, ka šis teritorijas plānojuma otrā redakcija tika izskatīta šī gada septembra domas sēdē, un ja bija jautājumi par to, kāda ir šī pilsētas robeža plānota, tad viņus varēja tajā laikā izvirzīt, jo pašlaik šis vairāk lēmums ir tehnisks, ka šo iepriekš pieņemto lēmumu
Tieši tāpēc šis ir īstais moments šo jautājumu arī pārunāt. Tagad mēs viņu pat īsti vairs nevaram mainīt, jo apspriešana jau ir beigusies. Termiņi jau cik ir bijuši, 3 apspriešanas bijušies, nemaldos. Jā, bet deputāti lem. Jo jautājumu lem deputāti. Diemžēl tādā situācijā. Mēs lemjam. Jā, bet atbilstoši iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. Šis, ja vienreiz ir pateikts, ka tāda būs šī mūsu plānotā pilsētas robeža, tad tagad viņu pārveidot savādāk jau ir sarežģītāk. Tad ir jātaisa teritorijas plānojumam jauna versija. Es sapratu, Edgar, no atbildes ziņotāja, ka nokavēja ar šo te priekšlikumu, vairāk mēs neko izmainīt nevaram. Mēs tagad apstiprinām to, kas sagatavots, virzam uz domas sēdi apstiprināšanai, un nezinu, ko var atbildēt Edgaram. Jāgaida nākošais teritorijas plānojums. Tad varēs iekļaut arī Zilo kalnu daļu. Vai... Šeit ir Jānim jautājums. Ja agrāk mēs spriedām par to, kad ir viena apspriešana, tad otra, tad ir trešā. Vai Edgars to vēlas inicēt, vai viņš vēlas inicēt šo 4. apspriešanu. Viss, tas ir brīva pilsoņa izvēle. Tāda iespēja principā pastāv, jo arī pēc jebkuras apspriešanas tiek saņemti iedzīvotāji iesniegumi, kur ir atkal jāizvērtē. Un būtībā šīs apspriešanas var ilgst arī diezgan neprognozējamā. Katreiz var rasties jauni priekšlikumi. Jā, nekādā veidā mums viņš netraucē virzīties uz priekšu. Šeit jautājums, teiksim, kopumā jau ir izlemts. Un to, ko es, teiksim, virzu vai nevirzu jautājumu, tas tāpat netiks apstiprināts tālāk virzība izskatā. Man personīgi ir pirmā dzirdēšana par Edgara priekšlikumiem, tāpēc es pat īsti nevaru pateikt, par kuru vietu viņi ir, jo neesmu iepriekš viņus redzējis. Un pašlaik nestādos priekšā vienkārši. Es sapratu no ziņotāja, ka tu vari iesniegt, kā paredzēts attiecīgi šādos gadījumos, un tad arī tālāk lems. Labi, es spiežu uzsākt balsošanu, lai mēs tiekam galā šo svarīgo jautājumu. Palicis Jānis vēl ir. Paldies, visi klātesošie ir nobalsojuši. Man sarakstā jautājumu vairāk nav. Paldies ziņotājiem. Tautsaimniecības darba kārtība šī gadījumā ir izskatīta. Pagaidām slēdz balsošanu. Tā. Man sarakstā ir par 6 un atturas 1. Lūdzu, varat ņemt nākošo komiteju. Labdien, kolēģi, Finanšu komiteja. Finanšu komitejā 4 darba kārtības jautājumu. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Ikšķilas novada pašvaldības īpašumā esošo ēku turpmākās izmantošanas iespējas pārvaldības funkciju nodrošināšanai. Divās komitejās ir skatīts šīs jautājums, gan Izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejā, gan Tautsaimniecības komitejā. Tautsaimniecības komitejā Dats Kļaviņa ierosināja par šo te skatīt saistībā, cik es sapratu, ar budžetu un citiem arī. Un tad arī Dina Vāršlavāns kundze mums arī paskaidroja, ka priekš kam šis lēmums ir vajadzīgs. Ja. Vēl par šo te lēmumu projektu saistībā ar šiem te diskusijām par Strelnieku ielas 10, ja šo te ēku, cik es saprotu, šeit jau arī ir tā lieta sekojošā, kad gan tā ir izglītības funkcija, vai tā ir sākuma skola vai mūzikas mākslas skola. Tas ir izglītības funkcijai, un mums visnotaļ arī ir vajadzīgs šis konceptuāls domas lēmums saistībā ar to, ka vadošā pašvaldība, kas ir Ogres novada pašvaldība, saistībā ar ATR, arī sarunās ir arī pateikusi konkrēti Helmeņkungs, kad jums ir mājas darbs, jums ir pašiem ir iestrādā šie
konceptuāli lēmumi, kādā veidā arī, ko jūs izmantojat. Stāsts ir par Skolas ielas 4 šo projekta virzību, bet ko es gribu paskaidrot arī tiem arī oponentiem, kas arī, kad ļoti ilgstoši šis projekts nav realizēts, nokavēts un visi tie stāsti, kas bija iepriekš. Dārgie draugi, es tam nepiekrītu. Jā. Ir iegādāta ēka, kā jau arī precizēja Martinsona kungs 17. gadā. 2 gadu rezultāts ir izstrādāts tehniskais projekts. Un kā bijām plānojuši 20. gada sākumā vai 20. gada budžetā arī iestrādāt, lai šo te projektu sākt realizēt. Diemžēl šādas iespējas nebija un respektīvi gads ir klāti. Jā. Tā nav taisnošanās, tā ir šī te realitāte, kādā veidā arī viss tās arī lietas ir, un bez naudas tādas arī projektus nerealizēsim. Man jautājums komitejas locekļiem, vai ir kādi jautājumi šī doma lēmuma projekta sakarā? Jo, kā es minēju, Dats Kļaviņa arī ir šis priekšlikums lūdzu pašvaldībai sagatavot efektivitātes izvērtējumu ar ietekmi uz budžetu. To arī izpildu vara arī iespēja robežās arī darīs, bet es paskaidroju, kāpēc. Un vispār ir vajadzīgs šāds konceptuāls lēmums, kas arī dot iespēju arī izpildu varai šo pēdējo pusgadu nostrādāt pēc iespējas efektīvi. Lūdzu jautājumu. Es vēlētos vērst uzmanību uz to, ka šī gadījumā, šī komitejā Dats Kļaviņa nav priekšlikumu devis, bet viņi ir vienkārši izteikusi viedokli. Līdz ar to un diskusija bijusi diezgan plaša un liela, un es esmu 100% pārliecināts, ka diskusija arī būs turpmāk. Jo iepriekšējiem runātājiem daudzām lietām var piekrist un nepiekrist. Katrā ziņā mēs esam starta pozīcijā un konceptuāli, ja mēs šo pieņemam, tad es esmu pārliecināts, ka mēs jau ilgi un dikti un daudz runāsim par šo lietu. Gan jaunajā novada konceptā, gan kontekstā, gan arī savā esošajā. Tā kā virzamies uz priekšu, bet būs vēl ļoti daudz droši vien par šo tēmu argumentu, runāšanu un cīnīšanos. Paldies! Paldies. Abotiņa kungam lūdzu, kurš vēl grib izteikties vai komentēt. Tad es lūkšu balsot par šī lēmuma projekta virzīšanu uz domu sēdi apstiprināšanai. Lūdzu, kas par pret atturās? Manuāli par. Partmeņa kungs manuāli par. Paldies. Slēdz balsošanu. Juris Rātovs atturās, Dats Kļaviņa atturās, Jānis Hartmans manuāli par, Induls Trapiņš par, Maris Martinsons par, Valentīns Špēles par, Toms Abotiņš par. Nākamais jautājums. Komitejas ir par līdzfinansējumu paredzēšanu 2021. gada budžetā starptautiskā operetes festivāla rīkošanai Ikšķiles novadā. Izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejā skatīts domas lēmuma projekts, atbalstīts ar šādiem punktiem. Pirmais paredzēt 15,000 eiro. Operetes festivāla organizēšana Ikšķiles novadā 21. gada no 16. līdz 18. jūlijam. Nodrošināt ar Ikšķiles estrādu un telpām Tautas namā operetes festivāla organizēšanai. Trešais nodrošināt ar Ikšķiles novada pašvaldības iespēju robežās Ikšķiles māju pašvaldības policijas darbiniekiem. Ceturtais šī lēmuma pirmā punkta norādīta līdzfinansējumu paredzēt Ikšķiles novada pašvaldības 2021. gada budžetā. Piektais kontrole par lēmumu izpildu uzdot finanšu ekonomiskai un kultūras pārvaldes vadītājai. Ir šāds sagatavots lēmuma projekts, izdiskutēts man kolēģiem. Ir jautājums, vai ir kādi iebildumi vai jautājumi, lūdzu. Ja nav, tad es lūkšu balsot par virzīšanu šī lēmuma projekta uz domas sēdi apstiprināšanai, lūdzu, kas par pret atturās.
Manuāli par. Postmaņkungs par. Ja. Tā. Jānis Hartmanis manuāli par, Idols Trapiņš par, Maris Martinsons par, Valentīs Špēles par, Toms Abotiņš par, Juris Ratovs par, Tats Kļaņš par. Nākamais, 3. par grozījumiem Ikšķils novada pašvaldības domas 2019. gada 18. decembra sēdes lēmumā numur 11, protokols numur 24 par amata sarakstu un amata klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Kas mums ziņos, Egita, tu ziņosi? Es pirmā. Gija ziņos. Labi, lūdzu. Jā, labdien. Rīkšķils novada pašvaldības domas 2020. gada 17. jūnija lēmumu numur 4 par Rīkšķils novada bāriņtiesas ievēlēšanu ir apstiprināts bāriņtiesas sastāvs no 2020. gada 16. decembra. Un ir nepieciešams veikt arī atbilstošas izmaiņas amatu sarakstā. Ir jāiekļauj amatu sarakstā jauna amata vienība bāriņtiesas loceklis, savukārt esošajam amatam bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks skaits no 1 līdz 0,2 vienībām. Un, jā, Gita. Tā, labdien! Es varu vēl nedaudz laikam papildināt. Mani dzird? Gribu vienkārši... Dzirdam. Egita, dzirdam tevi, lūdzu. Jā, principā ir tā, ka, kā jau Gija minēja, ar jūnija lēmumu jau ir nolēmts, kad turpmāk priekšsēdētāja vietnieka pienākums pildīs Ilze Kozule. Savukārt Ieva Zlemeta turpinās darboties bāriņtiesā kā bāriņtiesas locekle. Un ņemot vērā, kad bāriņtiesas locekļi patreizējā sastāvā darbojas uz stundu likmēm un amatu sarakstā nav paredzētas bāriņtiesas locekļu amata vietas, tad šis te Rīkšķils pašvaldības darbinieku amatu saraksts būtu papildināms ar bāriņtiesas locekļa amata vietu. Savukārt, tā kā, pilna noslodze Ilzei Kozulei nav nepieciešama, ka viņa darbotos tikai attiecīgi manā prombūtnē, tad izvērtējot šo te amatpienākuma nepieciešamo apjomu darba, tad ir izvērtēts, ka viņai pietiktu, ka būtu 0,2 slodzes, lai pildītu šos te pienākumus. Un līdz ar to amatu sarakstā ir jāveic grozījumi. Patreiz par cik ir bijis pilna amata vienība, tad grozīt uz 0,2 slodzēm. Paldies, Egitai. Lūdzu, jautājumu ziņotāja. Lūdzu, Kļaņas kundze. Egita, bet mums ir vairāki bāriņtiesas locekļi. Kā tas tagad izskatīsies, ka vienam būs alga un pārējiem nebūs? Ir kaut kāds izvērtējums tur apakšā? Patreiz, principā, tas ir saistībā tikai un vienīgi ar šiem te grozījumiem bāriņtiesas likumā. Un, kā jau es paskaidroju, tad tā kārtība principā jau nemainās. Ieva Zlemeta ir bijusi pilna laika darbinieks jau vairāk kā 5 gadus, un šīs te amata izmaiņas notiek tikai un vienīgi dēļ grozījumiem bāriņtiesas likumā. Un patreiz esošajā likuma redakcijā vēl pārējie darbinieki, kas ir bāriņtiesas locekļi, palikt uz stundu likmēm, bet arī tas, es pieļauju, ir tikai laika jautājums, jo patreiz arī tiek izstrādāti grozījumi, kad bāriņtiesu sastāvā nevar būt šo te stundu likmi darbinieki. Līdz ar to es pieļauju, ka tas vēl nav apstiprināts, šie grozījumi ir tikai projektā. Līdz ar to es pieļauju, ka arī turpmāk būs vajadzīgas kaut kādas izmaiņas. Bet uz doto brīdi mēs mainām tikai atbilstoši esošajai redakcijai, kas ir likumā. Paldies, Egita. Lūdzu, vēl jautājumu, komentāru.
Nu, tad lūdzu balsojam un par trešo sagatavot domas lēmumu projektu par virzīšanu uz domas sēdu apstiprināšanu. Par manuālu. Manuālu par. Labi, tā. Jānis Hartmans manuāli par, Indus Trapiņš par, Maris Martinsons par, Valentīns Špēlis par, Toms Ābotniņš par, Juris Rātos par, Tats Kļaviņš par. Tā, paldies. Nākamais jautājums ir par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu, ierobežot pieejamības lēmumu projekts. Tā kā mēs pašā sākumā vienojamies, man ir lūgums kolēģiem atslēgties saistībā ar datu šo aizsardzību un palikt deputātiem un ziņotājiem, ja, par šo sagatavotu domas lēmumu. Tā, ziņotājs mums būs Liene Šmite. Jā. Ir atslēgušies kolēģi, ja, es saprotu, ja? Nē, jā. Kolēģi, atslēdzamies, kas nav vēl visi. Guna, Laimīte, Anželika. Valentīna Kābele paliek mums sekretāre, jā. Izpildu direktori paliek. Guna, atslēdzies. Laimīte un Guna. Kas ir Zanikšķevas pašvaldība? Armands. Armands, tīkla administrators. Varbūt tas, kas ir šo Zoom mītiņu inicijējis, varbūt var atslēgt no savas puses tos dalībniekus, kuriem nav jābūt. Jo varētu būt, ka kolēģi ir kaut kur atgājuši no datora. Varētu arī būt. Jā, nemaz taisnība. Varbūt administrators var atslēgt, ja. Jā. Jurists paliek, jurists ir mūsu varā, jā, Kristaps. No, tagad viss ir kārtībā, labi. Uz priekšu, Liena, lūdzu. Jā, tātad pašvaldībā saņemts iesniegums no vecākiem ar lūgumu atbalstīt bērnu mācības Ikšķilas brīvajā skolā. Un šis ir gadījums, kur bērnam ir veselības problēmas, un līdz šim bērns ir mācījies Ikšķilas vidusskolā, un jāsaka, ka šīs mācību process nevarēja tikt īstenots tādā pienācīgā apjomā, kā varbūt šim bērnam vajadzētu, jo bērnu veselības stāvoklis to nav ļāvis, kas ir gana komplicēts, jāsaka pat savā ziņā kā apdraudējums gan citiem bērniem, gan arī skolas pedagoģiskajam kolektīvam. Un jāsaka, ka atbalsta personāls ir strādājis jau savu iespēju robežās, tāpat mums ir nācies piesaistīt arī medicīnisko personālu, un daudz ir strādāts arī sadarbības grupā, un Veselības veicināšanas centrs ir sniedzis dažādu atbalstu ģimenei kopumā, ne tikai bērnam. Un šobrīd bērns ir mēģinājis jau kādu 3 laikam mēnesi iet Ikšķilas brīvajā skolā, kur sākotnēji varbūt tie rezultāti bija tādi, kādi tie nebija Ikšķilas vidusskolā, gāja labāk respektīvi. Šobrīd jau iezīmēs kaut kādas lietas, kas ir līdzīgi, kā varbūt tas jau notika Ikšķilas vidusskolā, skatīsimies tālāko attīstības gaitu, bet varētu mulsināt šis te programmas kods 5.6, kas ir šie mācīšanās traucējumi, un bērns būtu iekļaujams normāli vispār izglītojošā skolā. Tomēr strādājot ar pedagoģisku medicīnisko komisiju un lasot visus šos te bērna medicīniskos aprakstus, ir skaidrs, ka nākotnē stāsts nebūs par 5.6 programmu. Bērns šobrīd ir uz novērošanu līdz pavasarim, kad programma tiks pārskatīta, un visticamāk tā būs 5.7 programma, kas jau prasīs komplicētāku, teiksim, šo te atbalstu mācību pieejai bērnam. Bet šī brīdī, kamēr ir šī 5.6 programma, kas ir īstenojama Ikšķilas brīvajā skolā,
tad ir lūgums atbalstīt ar finansējumu. Liena, vai Ikšķilas brīvajā skolā ir šie speciālisti un šī programma ir apstiprināta? Programma 5.6 ir apstiprināta un īstenojama šajā skolā. Ja būs stāsts par 5.7, 5.8, tad tas vairs nebūs tur iespējams, bet steigsimies notikumiem priekšu, skatīsimies, kā notiek šis process šobrīd Ikšķilas brīvajā skolā, un tad jau risināsim tālākos variantus, kur bērns varētu mācīties. Bet šobrīd līdz pavasarim noteikti tas ir šis te variants un lūgums atbalstīt finansiāli, kā jau mēs to daram arī līdzīgi citos gadījumos. Uz jautājumu ziņotāja. Man viens jautājums par pirmo punktu tikai. Juridiski tur nebūs problēmas. Tajā lēmuma projektā rakstīts, ka no 20. gada 1. oktobra. Mēs tā varam darīt? Konsultējos ar juristiem, varam apmaksāt rēķinu, ja ir šāds domas lēmums, respektīvi arī... Ar atpakaļējošu datumu, ja? Nu, labi, jā. Lūdzu, vēl jautājumu ziņotāji. Indulu un paturam spēkā to, ko mēs runājām, ko Toms ierosināja, ka tad, kad skatīs budžetu, kad visiem šiem bērniem nav mums tik daudz to bērnu, ka skatāmies to finansējumu ceļam augšā. Ja? Tas jāatcerās pie budžeta izstrādes, ka būs. Liene, cik mums ir šie bērni? 4, 5, jā? Šobrīd līdz 5, bet, kā jau es teicu, tas nav tāds patstāvīgs risinājums bērnam līdz 9. vai 12. klasē. Šis skaits var mainīties, svārstīties gan uz augšu, gan leju, jo tā dinamika ir atkarīga no bērna vajadzībām, vai viņš, teiksim, ir progresējis un var sākt turpināt mācības vispār izglītojošā skolā, vai tieši otrādi ir vajadzīga izglītības pieejas maiņa, mums ir jāmeklē citi risinājumi. Tā kā tas skaits nav tāds konstants visu laiku. Jūs jau tikai pajautāju, ka tā nav arī tā, kā iepriekš diskutējām, galīgi nav tā problēma, lai šiem cilvēkiem arī pieplīdzēt to vairāk un sagatavot nākamā. Jo jāsaka, problēma jau kopumā ir valsts līmenī nosakot, ka visi šie bērni ir jāiekļauj vispār izglītojošā skolā un jāintegrē, kaut gan realitātē mēs redzam, kā tas demobilizē darbu klasē, kā tas var apdraudēt gan skolotājus, gan skolēnus. Un, protams, redzam arī to, ka šāda te konceptuāla pieeja valsts līmenī absolūti nav atbalstoša pašiem bērniem, kuriem ir šīs programmas. Labi, paldies. Vēl kas grib izteikties? Kolēģi, es gribu vērst uzmanību, ka tas iesniegums tikai 19. oktobri ir rakstīts. Jā, jo tā tikšanās ar mamma ilgi nenāca pie mums un tika arī izcināts caur skolu. Bet es vēlējos arī ar šiem vecākiem tikties klātienē, jo skola kā trešā persona nevar šādu jautājumu un šādu finansējumu sev pieprasīt. Tur ir tikai vecāku iesniegums un attiecīgi viņi jau bija uzsākuši iet skolai un lai kaut kā no tā brīža, kad viņi būs uzsākuši iet skolā, mēs centīsimies šo rēķinu atmaksāt, lai nepasliktinātu ģimenei apstākļus tikai kaut kāda birokrātiskā ceļa dēļ vai tāpēc, ka no sākuma šo jautājumu risināja skola, kas īsti nav tiesīga šo jautājumu risināt. Tādas tīri nianses. Skaidrs, paldies. Paldies, Lien. Lūdzu, vēl jautājumu, komentāri. Kā mēs balsojam? Mēs balsojam tā kā arī izglītības komiteja vai kā, vai mēs izglītības komiteja manuāli balsojam? Man ir priekšlikums tāds, Česlau, kad Valentīna arī piefiksēs, tagad var nobalsosim sistēmā, finanšu komitejas locekļi, ja? Un pēc tam arī vārdiski arī izglītības kultūras sporta jautājumu komiteja, ja jums nav iebildumi. Ok. Ja? Tā kā lūdzu, tad balsojam par pret atturās par sagatavo lēmumu projektu, respektīvi lēmumu projekts ir sekojies Ikšķilas lemjošo daļu. Ja? Piešķirt pašvaldības finansējumu 100 eiro mēnesī no 2020. gada 1. oktobra, otrais šī lēmuma 1.
punktu piešķirtais finansējums paredzēts, kāds minēts personai, kāds minēts lēmuma projektā, personas kodu izglītošanai Ikšķilas brīvā skolā, 3. lēmuma 1. punktā noteiktā piešķirstā līdzfinansējuma izmaksas. Veikt. Tur ir gramatiski kļūt, to salabosim. Saskaņā ar līdzfinansējumu līgumu, kas noslēdzams šī lēmuma pamata. 4. Šī lēmuma 1. punktā norādīto līdzfinansējumu sekmā Ikšķilas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. 5. lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpildes direktoram. Šī lemjošā daļa lūdzu balsojam par pret atturās. Par. Jānis vārdiski, manuāli par, tā slēdz balsot. Es arī par izglītībā. Vēl izglītība, vēl. Šeit mēs, viss ir par, jā. Finanšu komitejā Ingūna, arī Česlavs arī pateica, Hartmans pateica. Arvīd. Akmanis Arvīd. Teicu, ka par tu nepamanīji. Piedod, nedzirdēju. Maris Martinsons. Par. Kaspars Upaciers. Man liekas, ka Kaspars ir atslēdzies, ne? Nu jā, nav. Nepiedalās, jā. Bet komitejas abas ir atbalstījušas. Tā kā finanšu komiteja darba kārtība izskatīta. Paldies par darbu. Atgādina, 13. ir ārkārtas domas sēde par iesniegto domas lēmumu projektu. Tā kā tiekamies ar atsevišķu Zoom saiti. Mūsu tīkla administrators ir izsūtījis. Tā kā. Es gribēju gan pajautāt, kas notika tad ar to lēmumu projektu izglītības komitejā, vai izglītības komitejas darba kārtība visa tika noslēgta šodien? Manuprāt, tīri tehniski jautājums. Kā tad tas jautājums netika tehniski skatīts? Mēs vienojāmies. Mēs vienojāmies pirms tam, ka mēs skatīsim kopā, jo tas ir tāds diezgan komplicēts. Jā, es piekrītu situācijai. Es piekrītu situācijai, bet kā tas tehniski tev programmā, kā tu to realizēji? Mēs manuāli nobalsojām. Jā, Valentīna var pielikt pēc tam, balstoties uz šo te. Valentīna, varbūt tu var arī nokomentēt, jo tehniski tas ir izdarāms. Man liekas, ka par šo te tehnisko balsošanu ar roku un par šo mums vajadzētu kādreiz sanākt un padiskutēt, vai tas ir labi. Ja mums tomēr ir šis te rīks, tad mums būtu rīkā jācenšas balsot turpmāk. Jā, bet saskaņā ar to, ka tiek noslēgta šitā izglītības sēde, tad nav iespējams atgriezties atpakaļ pie šī jautājuma un balsot. Tāpēc jūs vienojāties, ka tiks skatīts beigās. Tad mans jautājums ir tāds, kā tad iepriekšējā komitejā tika šis jautājums pabeigts? Viņš tika uzskāts izskatīšanai un kā tehniski no programmas viedokļa viņš tika noslēgts? Atstāts bez ievērības vai bija balsojums tehniski? Bet jūs balsojat, tagad izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas deputāti balsoja tagad beigās, pēc finanšu komitejas sēdes. Jā, jūs atkārtojat to pašu, ko es jau zinu un saprotu. Man interesē, kā tehniski programmā tika tas realizēts izglītības komitejā. Viņš tiks realizēts. Tiks realizēts. Ok, skaidrs. Un tas ir tas jautājums, par ko mums visticamāk būs nākotnē jāatgriežās, ka Valentīna pēc tam kaut ko precizē. Un šos te momentus es gribētu, lai mēs varbūt arī iekšējos noteikumos atrunājam, ko drīkst, ko nedrīkst pēc tam precizēt. Es atvainojos, neko neprecizēju, tikai precizēju to, ko jūs lemiet. Atsevišķi vienpersonīgi un pilnīgi neko neesmu precizējusi. Jurists mums ir. Vai mums saistošos noteikumos ir atrunāts, ka mēs varam caur videokonferenci ar paceltu roku un es balsoju par, vai tas juridiski skaitās?
tikai juridisks jautājums, lai nākotnē mums ir noteikts tā, ka ir jābūt šim te balsojumam caur sistēmu, bet gadījumā, ja sistēma kaut tehniski iemeslu dēļ nevar šo te nodrošināt, tad jā, šis te ir vienīgais veids, kā mēs varam nobalsot, un attiecīgi jūs deputāti. Jā, bet sistēma mums to nodrošina, vienkārši te ir varbūt kādas tehniskas problēmas. Nenodrošina, te būtu savādāk, jo šis slēgtās daļas jautājums, un ja tiek nolemts apkopot komiteju sēžu jautājumus, tad tas vairs nav tehniski iespējams, ka, pieņemsim, tiek apvienotas divas komitejas vienā. Kaut kāds konkrēts jautājums, ko izskata. Man ir ierosinājums, lai izveiktu vienkārši diskusiju par šo jautājumu, turpāk sniegtās daļas jautājumus, neliekam viņus, liekam vienkārši finanšu komitejā un balsojam kā pēdējo jautājumu un miers. Man arī bija tāds priekšlikums, bet droši vien, ka citi kolēģi iebildīs, ja viņi komitejās neskata šo jautājumu, vai ne? Vai arī priekšlikums atslēgties nepiedarošām personām un skatīt tās komitejas beigās un pieslēgties pēc šī jautājuma izskatīšanas nākošajā sēdē. Tas ir vēl viens variants, jo jebkurā gadījumā, ja kaut kāds konkrēts lēmuma projekts skar šo te komiteju, tad viņiem arī būtu jābūt izskatītam šajā komitejā. Jā, kā pieslēgties un atslēgties Zoomā nav problēma. Es domāju, ka to mēs varam darīt. Nav baigi garas diskusijas par salīdzinoši vienkārši tehnisku jautājumu. Ja? Šis, manuprāt, ir ļoti labs priekšlikums no Valentīnas. Bet atslēgties tā var, bet pieslēgties kurā brīdī, kad mēs esam beiguši jautājumu skatīšanu, kā zinās tie pārējie, kam atkal jāpieslēdzās. Es tomēr uzskatu, varbūt tās, ja mēs šādu jautājumu liekam finanšu komitejā, tad arī viņu skatām, jo gala balsojums tāpatās ir domes sēdē, kur visi deputāti balsos. Un es nezinu, vai kāds apvainotos, ja neieliktu viņu komitejā arī šo jautājumu paralēli. Tieši tā, es gribēju pieminēt, ka domes sēdē tāpat par viņu balsos. To tur nav vispār, manuprāt, nekādas problēmas. Ne, bet šie jautājumi parasti ir vai no sociāla rakstura vai izglītība un kultūra izglītība saistīti. Es domāju, ka ir loģiski, ka viņi tiek izdiskutēti tieši konkrētajā piekritīgajā komitejā. Vismaz parasti viņi ir saistīti. Šie slēgtās daļas jautājumi ir saistīti. Finanšu arī šeit ir konkrēti. Un vai es saku, ja gala balsojums ir domes sēdē, tas arī pēdējais jautājums var būt domes sēdē, viņu ielikt un izskatīt, un visi nobalso galā tāpatās. Un otrs vēl gribēju piebilst tātad attiecībā uz attālināto, ka noteikumos ir iekļauts tātad šī gadījumā pie attālinātas balsošanas galvenais ir video un audio nodrošinājums, ja, lai redzētu, kurš balso. Jā, mums sistēma ir, kur var balsot, bet tātad, ja kaut kādas tehniskas problēmas, tad galvenais šī gadījumā ir video audio nodrošinājums, kur mēs varam arī izteikties, mēs varam arī pateikt skaidri un gaiši, kad esam par. Tāpatās arī to nodrošina arī, piemēram, citos novados šāda pat sistēma, tā kā gribēju par to uzsvērt. Un vēl es gribēju arī bišķiņ aizrādīt Dacei, kad bija šis te slēgtās daļas jautājums un fonā tur trešā persona staigāja pa video redzēt. Ja? Tā kā, man liekas, ka būtu Dacei ieslēdz mikrofonu. Lai mēs to, tāds... Jā, tā trešā persona atradās apmēram 15 metru attālumā noteikti. Man uz ekrāna bija jūsu sejas, nevis lēmuma projekts. Tā kā, jūs kā amatpersonas droši. Mēs tikai kā tā. Jā, bet es par pēdējo jautājumu gribēju, kamēr mēs diskutējam par tehniskiem jautājumiem, es sazinājos ar Brīvo skolu. Uz nākamo domas sēdi varbūt Lienai jautājums. Mēs pielēmām tos 100 eiro, bet izrādās, ka tā kā mēs Brīvai skolai jau tā līdzfinansējam 75 eiro, es saprotu, ka tas pienesums ģimenei ir tikai 25 eiro. Vai tas tā tiešām ir un vai nevajadzētu tomēr domāt, ka tie 100 nāk plusā varbūt? Tas tāds. Ģimenei pienesums ir 100 eiro, jo viņi nav apguvuši izglītību par 75 eiro. Bet šis jautājums jau tika aktualizēts par to, ka šī summa varētu būt lielāka, un ja viņa būs lielāka, tad pilnīgi visiem vienādi lielāka.
attiecīgi, bet šajā gadījumā jau nav tā, ka viņiem tiek tikai pa 25 eiro kaut kas palielināts, vienkārši viņi saņem 100 eiro apmērā šo te līdzfinansējumu par attiecīgi programmas apgūšanu šajā skolā. Bet es pareizi saprotu, ka tātad, ja par parastu bērnu brīvā skola saņem 75, tad par šo bērnu viņa saņem 100, un papildus tie 139, ko vēl jāpiemaksā tiem vecākiem, vienalga būs. Viņam tad sanāks no 139 tikai 25 noņemsies nost. Pareizi? Norādīšu, ka citas parastas skolas par parastiem bērniem nesaņem pilnīgi neko. Es zinu, es tikai jautāju, lai visi saprastu, par ko mēs balsojam, bet es arī atbalstu Ingūnas un arī Tomu priekšlikumu, ka mums kaut kādus kritērijus tomēr vajadzētu izdomāt. Citādi šobrīd mēs domājam, ka mēs dodam papildus 100 eiro, bet patiesībā mēs iedodam tikai 25. Nē, 100 eiro mēs iedodam ģimenei, kas ir tiešais labuma guvējs. Ja mēs runājam par atbalstu skolai kā tādai, tad viņi jau ir privileģēti ar to, ka viņi saņem šos 75, jo, ja, piemēram, es vai jūs kāds laistu savu bērnu, teiksim, Salkrastu privātajā skolā, tad viņi nesaņemtu nevienu eiro. Labi, paldies Lienai par skaidrojumu. Lūdzu vēl. Man ir, es redzu sistēmā, ka tas pēdējais 4. jautājums, viņš vēl ir boldā, kas varētu nozīmēt, ka nav slēgts vēl tas, vai nu sēde nav slēgta finanšu komitejas, vai arī tas jautājums nav slēgts. Es atvainojos, ka es atkal... Balsojums Jāni ir bijis, jā. Teicu, jā, ir. Jā. Iespieši saglabāt, kas tagad notiek. Nav tev polts vairāk. Tagad vēl rādās. Bet labi, es atvainojos, ka es atkal par tehniskiem visu laiku jautājumu. Nē, to mēs jau vajag jau noskatīt. Labi, kolēģi, tad... Uz tikšanos vienos. Uz tikšanos vienos. Kas negrib atslēgties, vēl var papļāpāt, kamēr Armands mūs neizslēdz. Es atvainojos, ka es varu atslēgt, jau beigšu šito? Jā. Jā, ja vien Jānis negrib papļāpāt.